Jūnijā Umurgā Limbažu novadā norisināsies 5. starptautiskais Dixieland festivāls. Plašāk par festivālu stāsta festivāla ilgadējais namatavs un producents Armands Leimanis un mākslinieckais vadītājs Jānis Retenais. Festivāls jau 5. gadu bez pārtraukumiem noris Umurgā. Vienīgais Dixieland festivāls Baltijā, ar ko mēs esam ļoti, tā teikt, ar ko mēs lepojamies un priecājamies par to. Vieta ir ļoti skaista. Kas nav bijis Umurgā, ja, tad lai droši brauc. Vēl pēc 25. 26. ir brīva diena, varēs mierīgi baudīt dienas koncertu, un dienas norises, un vakar koncertu un ballīti. Tā kā izstāstīšu, ka dienas koncerts sākās 15. ir bez maksas. Piedalās mums 4 kolektīvi. Tas ir tātad Dixieland Sigulda, Jokers Dixie, Melngaļas skolas kombo sastāvs un Bruņoto spēku. Tātad orķestra Dixielands. Šis koncerts ir bez maksas. Visi tie, kas vēl nezina, kas ir Dixielands un vēlas ar Dixielandu iepazīties, tātad laipni aicināti, brauciet, klausieties. Dixielands ir īpašs sastāvs, kurā muzicē tātad obligāti sastāvdaļu un raksturīgie instrumenti. Tie ir pārsvarā 3 pūtēji, tātad solo instrumenti, klarnete, trombons, trompete. Obligāti Dixielandā ir banjo, tas ir raksturīgais instruments, tātad pirms ģitāras tāds instruments kā banjo, stīgu instruments. Obligāti pirmatnējā Dixielandā bija tuba vai zuzofons dotajā momentā, šis te lielais instruments. Un tad ir vēl, protams, sitami instrumenti, jau kā jūs redzējāt, arī šodien varbūt nevis tieši bungu komplekts, bet kaut vai veļas dēles un viss, kas bija tamī laikā par rokai, uz kā varēja kaut ko grabināt, kādus ritmus. Tas, manuprāt, ir saistīts ar šo te vārdu Dixielands. Un Dixielands ir arī pirmatnējais tā kā džeza aizsākumu sastāvs, no kā pēc tam radās jau tālāk jau džeza ansambli un vispārējais. Tad, kad jūs būsiet noklausījušies pirmo koncertu, tad 5:30 ir profesora Borisa Auramēca interesants stāstījums vai lekcija, nedaudz ilgākā stunda, kur Boris Auramēcs stāstīs par Dixielandu, kā Dixielands ir radies. Tātad jūs būsiet dzirdējuši koncertu, sapratīsiet, par ko runā profesors, un lekcija arī tāda ir bez maksas. Un tad 7:00 vakarā ir maksas koncerts, kur mums ir piedalās gan Latvijas pārstāvju Sanīgru Dixie, gan Lietuvas Dixie bands, The Green Bridge Band, tad mums ir Igaunijas Dixielands, Estonian Dixieland Band, un no Čehijas būs Brass Band. Čehu viesi pie mums jau ir bijuši viesos pirms 2 gadiem, un pirms 3 gadiem pie mums bija arī lietuvieši, kuri ļoti lielu vēlmi izteica ierasties šajā nosacītā jubilejas festivālā. Priecinieks tāds smuks skaitlis, lai tā teikt atcerētos un paskatītos, kā mums ir gājis arī iepriekšējos festivālos. Mākslinieku ziņā noteikti es gribu pieminēt no Čehijas, viesus no Čehijas, Brass Band, kas ir ne tikai Čehijā viens no populārākajiem Dixielandiem. Jāpiezīmē, ka Čehijā ir aktīvi spēlējoši 30 līdz 40 Dixieland, aktīvi spēlējoši. Un
viņi ir vien no tādiem populārākajiem, ja ne paši populārākajiem. Viņi braukā arī ļoti daudz pa Vāciju, uz koncertiem un dažādiem pasākumiem. Viņi ir apbraukājuši visus lielos festivālus, gan Dresdenē, kurš ir lielākais Eiropas Dixieland festivāls, gan Polijā dažāds, Čehijā dažāds, Šveicē Dixieland festivāls. Viņi bijuši ļoti daudzās vietās un viņi tādi ļoti atraktīvi. Protams, arī mūsu viesi tepat kaimiņi no Lietuvas. Tas gan ir vairāk tāds eiropeiskais Dixielands, jau mūsdienu Dixielands, kuram ir kontrabass sastāvā, ja? Bet viņi ir ļoti atraktīvi. Viņi bija pie mums pirms 3 gadiem, ja nemaldos. Viņi paņēma savu publiku ar vienkārši teicamu atraktivitāti un pārliecību. Tas bija patiešām ļoti baudām. Kolēģi no Igaunijas ir man mazāk pazīstami, kaut gan es tur pazīstu personiski dažas muzikas, bet kā sastāvs es viņus dzirdējis tikai ierakstos, ja, viņi man ir atsūtījuši ierakstus un tā. Tā kā tas būs tāds neliels pārsteigums varbūt man pašam arī, kā tas būs dzīvajā, bet es domāju, ka tur viss spēlē profesionālu muziku, tā kā es domāju, ka tur arī būs augsts profesionālais līmenis. Un, protams, es ar nepacietīgi gaidu dienas koncertu, kurā uzstāsies Joker Dixie. Tas man, jo tur man spēlē ļoti daudz mūsu kolēģi un es gribu dzirdēt viņu redzējumu par šo muziku, un viņi arī ir ļoti atraktīvi. Katrs šie mākslinieki, kas pieminēja, ir ar kaut kādu odzimteni visā savā stilā, savā būtībā. Ja? Man liekas, ka Čehu brāzmenis vienkārši dzīvo Dixielandā. Viņi, protams, strādā ikdienā citus darbus, bet kā ir sestdien, svētdien, tā viņi sēž būsiņā un brauc apkārt un tā tālāk. Ja. Es domāju, ka tas būs patiešām aizraujoši. Cilvēki ierodās arvien vairāk un vairāk, un kas nav mazsvarīgi, brauc tie, kuri ir bijuši iepriekšējos festivālos un ved līdzi sev jaunus draugus, jo festivāls nav liels, tās nav lielas ļaužu masas. Šis ir viens no mazākajiem festivāliem, bet es gribētu tā teikt, ka viens no pozitīvākajiem. Pēc festivāla ir ballīte ar grupu Credo, tā teikt, lai mazliet atkal no Dixieland pārslēgtos uz kaut ko ierastāku. Brauciet ar ģimenēm, ar bērniem. Bērniem būs ar ko nodarboties. Ģimenes brīva atmosfēra, cilvēki ir saliktas gan nojumes, gan teltis, kur paslēpties vai no saules, vai no kaut kā cita, kas noteikti nebūs, vai ne? Un katrs staigā brīvi pa teritoriju. Tādēļ tas ir festivāls, tas nav tāds nosacīti klasiski sēdošs koncerts, kur cilvēki atnāk, apsēžās un tad ir jāsēž. Brīva atmosfēra. Klausītājiem jāļaujas priekam, jābauda un jāgūst pozitīvas emocijas un jādalās ar savām pozitīvām emocijām ar pārējiem. Biļetes uz 5. starptautisko Dixieland mūzikas festivālu var iegādāties Biļešu pārdīs kasēs, internetā www.biļešupārdīs.lv un pasākumu norises vietā.